Mēs kavējam jau veselu minūti. Minka, tu paliksi viens. 13. jūlijas. Čau, Marciņ. Čau. Montons. Baigi kartupeļi. Visi braucam. Uz kurieni? Ungārija. Nē, mēs braucam uz Žoriem. Žori reāli tā saucās vieta, un tas ir Polijas pašā apakšā. Cauri visai Lietuvai. Mums sanāk, kad pirmajā dienā kāds 10. Cik tu saka, Linda? Es saku 11 stundas. 11 stundas, gan jau būs vairāk. Ieslēdz? Jā. 10:40 mēs iebraucam Lietuvā. Bez 20:11. Mūsu pirmais Sīči? korķis. Paskatieties, kas uz mašīnas pa kreisi rakstīts. Purkstukai. Rekordzīme 110. Un mēs visi braucam tik tuvu un ātri, ka izskatās, ka lēnām. Šitās ceļu līnijas vispār nekustās. Mums palika mājās visādi produkti. Un mēs viņus paņēmām līdzi un mēģinām tagad apēst. Tāpēc mums pusdienās siers, paprika, augstas kotletes. No rīta ceļo sauja kājas. Dievs zina, kur vakars pienāks man. Tuvojamies Polijai. Ir 2:30 un parādi manu godīgu seju. Ir 2:30 un mēs iebrauksim Polijā un mums vēl 6 stundas ir jābrauc. Plus 30. Petre. Plus 30 ir ārā, riktīgi karsti. Bet rekur ir, robežu kontrols punkts, viss šitas te. Baigi gribās rīt, kur lai pāēd. Mēs esam izlēmuši, ka šodien mēs neēdīsim ārpus mājas, tāpēc, ka mājas ir mašīnā, lai ietaupītu laiku. O, beidzot ķerdaki. Rekur bērns rāda karodziņu. Vajag žurnālu retro. Pirks. Jā. Obligāti. Jūs pamanījāt, cik viņi satriecoši tīzleņi? Pirmkārt, kasieris atstāja tās figņas, tos ratus, tā, ka tu nevar paiet garām. Pirmkārt, tas ubļudaks sāk krāmēt preces, es vēl nebiju vispār priecīgs, kāds ir dabūjis kapu. Močna čorne. Močna čorne? Jā. Čapačam. 2 ēriki. Polijā ir baigā problēma ar medicīnas iestādēm, redzēji? Ātrā palīdzība, zeltena bez lampām. Lūdzu, esi pacients, paldies. Rekur stacijas ēka ir krūzes galā. Tā nav dzelzceļnieku baznīca? Vai visu santehniķu baznīca, kas pielūdz blīvus, ne? Kaut kas tāds? Tas ir tepat tec. Tie nav ortodoksāli industriāļi. Brauc cik tālu gribi tec 2. Pagaid, šitie te children of atom. Bet nav smuki vispār pat nedrusciņi, ne? Galā jau vakars. Iečekojam, cik nobraucam? 988. Nevis 1016. Ok. Šotkats bijis. Un cik ilgi mēs braucām precīzi? 12 stundas 40 minūtes. Tad moderna pilsēta. Rekur, man liekas, ka šajā jaunceltnē ir mūsu viesnīca. Stilīgs numuriņš. Iedomājies, ir šitāda istaba ar balkonu un televizoru. Un pagalms toču strojku, tā kā bija teikts sludinājumā, ar iebūvētu virtuvi, bērnu sejas. Un viņiem katram ir šitāda istaba, pilnīgi vienādas, un dzīvos katrs savā toču. Bāc kāds nogurums. Dušas šitās, kur vienkārši tek uz grīdas. Vēmiens var sasprūst tur. It's better to pee in the sink than sink in the pee. Un veļena? Nē, kāda veļena? Īsāk sakot, smadzenes ir beigušās, visi jāpogā vaļiņā aļiņi. Rīt mums vēl 6 stundas jābrauc, un mēs vēl neesam izdomājuši caur kurieni braukt uz to Ungāriju, jā, uz Budapeštu, jo mums ir iespēja braukt caur Slovākiju un Sloveniju un Bratislavu.
vai Čehija. Vat tās vietas, viss Balkānī, sāk sakot. Pastāst nogurums no 1 līdz 17. Ir nogurums? 15. Tas ir baigais nogurums. Sīdžiem es pat neriskēšu paprasīt, kā viņi jūtas. Man liekas, es viņiem šodien esmu pieticis. Ja domāju, mēs visu dienu, no 9:30 rītā līdz 11:30. Whatever, jā, kaut kas tur vakarā. Esam bijuši iesprostot vienā būrī. Austiņas saucās Philips Misery. Bet, tā notiek ar visām agri vēl. Tas štrums, bet es gribu parādīt foršāko štēli. Skaties rozeti. Nevis tie puļķi sānā, bet šitāds zemējums. Un izrādās, ka man portnim, es pirmo reizi spraužu rozeti, kurā ir šitas te apaļais sūds. Un viņš pat tur ieiet. Fascinējoši. Tehnoloģijas visur. Es esmu par skaļu, tāpēc mans setups ir saimniecības mazgāšanas telpa. Izmeta. Atvaļinājums ir sācies. 9 jau liek celties. Viņai šodien ir dzimšanas diena. Jej! Bērni ir veduši no Latvijas dāvanas. Visādi nieciņi un saldumiņi. Sweet. Tā, es šitā izdarīšu. Smuka viesnīca, forši. Ļoti ērti gulējām. Ļoti patīkam, vispār foršs klusas rajons. Pa nakti bija vētra, kaut kāds lietus lija, bet lielākā problēma ir tāda, par ko es nebiju iedomājies. Pēc 12 stundu brauciena, tu it kā neesi šausmīgi nogurs. Tā jau nav malkas skaldīšana. Tu sēdi vienkārši mašīnā un brauc. Bet es neesmu atpūties, vispār neesmu atpūties. Es izdzēru tos alus, es neesmu pohēns, es esmu skaidrā, man viss ir kārtībā. Bet mājās es šodien atpūstos, es nebrauktu vairāk. Es esmu nogurs, vienkārši fiziski nogurs. Kājas ir tikai knapi atpūtušās. Noskaņojums ir labs, viss ir forši. Mēs braucam tālāk, tagad no Žoriem, no Polijas, tālāk uz to Paņevežu. Es nezinu, kā tās vietas saucās. Besjārā. Čau! Ir 11:15, mēs iebraucam pēc vietējā laika stundu atpakaļ tātad. 10:16. 10:16 pēc vietējā laika būtu. Mēs iebraucām Čehijā, un es pēkšņi konstatēju, ka es kā īsts vīrietis neesmu pārbaudījis riepu spiedienu, neesmu pārbaudījis Rīgā vispār nekad nevienu brīdi, cik automobilim ir eļļas. Es tikai zinu, cik ir degviela. Daži to sauktu par viegliprātību, bet es to saucu par fortūnas džentlmeni. Lindai dzimšanas dienā ir dāvana sēdēt pie stūras un braukt. Produkts. Eku produkts var redzēt. Bratislavas imante. Ko jau neredz? Ir Ungārija. Šitādi redzi visādi. Tas nozīmē, ka mēs 2:30 pēc lokālā laika. Kāpēc tur ir kaut kāda muita un te kaut kāda muita? Es nav, kas muita. Mēs esam tik tuvu Austrijai. Es gribu nofilmēt, ka mēs tevi fočēsim pie saules puķiem. Saules puķis. Nātris.
priekšniekam, ej dirst. Tev jau darba komps līdz nemūl, ja? Kur man jābrauc? Tais. Nu, spied intensīvi. Skaties. Tik lēnām taisās ciet. Mēs dzīvojam šitajā mājā. Tur laikam dzīvo saimnieki. Vai tur, es nezinu, katrā gadījumā šitā mājiņa mums. Atkal apskošanas telpa ir galds. Tad man nebūs kur sēdēt. Kondiķis. Kondiķis ir forši. Mašīna. Stīčiem vienu istabu šoreiz. Ēdīsim jobarat, vendeglo. Šausmīgi ilgi bija izvēlēties ēdienu, un visi pasūtījām pusporcijas. Kāpēc mēs pasūtījām pusporcijas? Karsti. Es pat nesaku, kā pilsētiņa saucās, kaut kas Kranž 34, Filslaik 37, un attiecīgi, tu negribi būt baigi piestūmies. Zini kā? Labi, es gribu būt baigi piestūmies, bet nevajadzētu. Un pēc tam paņems kaut kādu saldo kaut ko. Maza pilsētiņa, bet tas klimats šobrīd, tieši šobrīd, es nezinu, kā te parasti ir, bet tas klimats atgādina nedaudz tropus. Ja šī ir pusporcija, kur ir mana roka, kāda ir porcija? Šī ir pusporcija bērniem. Kas tie par bērniem? Tas būs dvieļpauris. Rekur tev ir veikals Lebensmittel. Rekur, vācis. Allahu Akbar. Rekur. Nē. Lebensmittel. Atbrauc uz Ungāriju, lai būtu. Kas tas ir Lebensmittel? Nu, kaut kādi tur sadzīves Leben dzīve un Mittel kaut kādu līdzekļu. Nu, nav gatavs. Tā kur redzēt, ka māla vēl tāda. Vai mums ar tādu gaidam? Mums mās ir tāda. Plūmi, nav ceriņi. Kas tas ir? Lokālais balagāns. Nē? Bez krēm jau nekur nav kaķuši kaut kādu. Fucking ir retordi. Viņi gulaši no viņa taisa. Gulbja gulaši. Un tur rakstīts Balaton. Sabaton? Balaton. Balaton. Lokālais tingeltangelis. Tas nav smiltis, tie ir akmeņi, man liekas. Brauc, kur pasaules malu gribi. Visur tiks, būs pilns un mazams sūdotavām. Tei, neviens tos mēsls nafīgi nevajag. Daži nopērk ar žēlumu, tie, kuriem nervi vājāki. Situācija ir sekojoša. Mēs konstatējām, ka, ja tu gribi popatro saldējumu, tad tas nav lagifagi softais. Tas ir 600 fuņķiki. Mēs domājam, murlokiem koncis nesūda. Salkuši galdas, krēslus, buhāk, niedē. Džubariem futa, ne? Bet krūta diezgan. Es saprotu to ideju. Milzīgs balagāns, nolasās senegāļi, tusē un skatās futeni. Un mana familija man gaida ar kokčikiem, lai iet uz pludmali. Turpinām svinēt Lindas jubileju. Kazairagi, bots. Vīri no Gulaga saguruši. Final Fantasy VI's world map got a completely new look, courtesy of the game's fourth and final graphics director, Tetsuya Takahashi. Laurī 10 jau, jāceļās. Jāceļās. Labrīt, Marciņ. Paklausies, es saprotu, ka es esmu pilnīgs klauns.
Es nevienā vietā, nekur video nenosauc nevienu vietvārdu. Es neesmu nereiz pateicis, kurā valstī mēs esam, kurā pilsētā, uz kurien mēs Es teicu, ka mēs iebraucam pāri robežai, ka Ungārija. Nu, Ungārija, labi. A, kas šī pa pilsētu, kur mēs esam? Mēs esam vispār, viss šis video bija par šitādu, līdz šim par šitādu vietu. Jā. Nē, varbūt arī vietvārdiem mums nav nozīmes. Ej, tu nost. A, kā mēs par šitādu tusēsim? Viss jāsaliek saules aizsarkrēmes. Ir jāsaliek saules aizsarkrēmi. Cepures. Nedrīkst dzert ūdeni vispār nemaz. Tāpēc, ka tad svīdīs. Jādzer. Mēs esam pie Balatona ezera un es meklēju Balatona retro. Nu, kaut kas retro video, kasetes, nezinu, whatever, spēles. Un izrādās IMDb ir filma Balatona retro. Rally, baby. Wow. Visos ceļojumos, ir sevišķi ar Lindu, ir šī te epizode. Tas nav ceļš taisns, tā mašina, es turu taisni tagad. Tas ir kalns. Vispār nav karsti, nemaz. Čau, te Lauris no nākotnes. Es montēju šo video, ir kāds 3 dienas mēs jau esam atpakaļ. Es redzu, ka nākošajam klipiņam vajag bišķiņ paskaidrojumu. Mēs uzkāpām tajā kalnā, bet mēs nekāpām līdz pilī, jo nu rītīgi karsti un grūti, un mums nav uzdevums beigties. Un mēs zinām, ka tādas pilis un tāda cietokšņi vēl būs daudz ceļojumu laikā. Bet nokāpot lejā, mēs iesēdāmies mašīnā, taisamies braukt prom, un es redzēju, ka ceļa malā stāv puisis ar meiteni, un meiteni izskatījās rītīgi slikti. Nu tā, ka sarkana viņa bija atspiedusies pret tā velosipēda stūri, un ārā bija, tur nebija nekādi 33, 34. Un kā mēs vēlāk redzējām mašīnā, jau bija pie 38 dienu karstākajos laikos. Un es Lindai saku, ka mēs nevaram viņu tā atstāt. Es piegāju klāt, viņa pieklājības pēc teica, ka nē, neko nevajag, viss kārtībā. Es saku, tur ir mašīna, un viņā ir kondicionieris un ieslēgts, viņš ir augsts, un mums laikam nav nozīmes. Mēs ceļojam, mums nav nekādi limiti. Un viņa no sākuma mēģināja kaut kā pieklājīgi izlikties, pieklājības pēc, ka varbūt nevajag, bet ļoti ātri piekrita, un tas viņš čalis arī, tur bija redzams, viņš saprot, ka viņai vajag pasēdēt mašīnā, atzist, es viņai iedeva augstu ūdeni, un kamēr mēs stāvējām ārpus tās mašīnas, protams, man ir jāgauž kaut kāds muļķības, jo mazo sarunu vajag un kaut kā laiks jānosaka. Mēs satikām šos jaukos kungu un dāmu no Vācijas, un viņiem palika karstīgi, mēs ielikām mašīnā, mašīna dziest, cilvēks dzesējās, un tāpēc, ka es teicu, ka ir pa karstu, un šie velosipēdisti brauc milzīgas attālumus, viņiem arī ir pa karstu. Un es uzdošu, I will ask magical question to you. Do you know what is Vācija? Vācija? No. That's the fun part. It's Germany in Latvian. German, huh? Germany is a funny place because every country has a name for Germany, and it's totally different. Like Almania and then Germania, Němci, Vācija, Germany, Deutschland. when they finish, they call it Saksa. Yeah.
Viņi ir ievilkuši tādu, nezinu, šitas striķis, kas te pāri. Tur pūš tvaiks. Nu, nevis tvaiks, bet smidzina augstu ūdeni. Tapolka, tā saucās tā pilsēta, pareizi, pilsētiņa. Šis ir tāds pilsētas skvēriņš, saucās Dzirnavu dīķis. Tur var redzēt, kur. Galvenais, ka nemaz nav jākāp lejā. Te vienkārši ir caurvēši. Kur slapjie bandīti. Hey, yo, they call me Kefīrs. Brauksim laiviņām, iesim ekskursijā. Un, ja interesē, kā te ir, wonderful karsti. Atdalījāmies no kopējās grupas. Jo gribam... Nu, viņš stāsta ungāru valodā. Viņš teica, ka drīkst atdalīties un iet tālāk paši skatīties. Rītīgi stilīgi. Mēs esam šeit pilsētā. Tā ir pilsēta, parasti. Un tas sarkanais ir tās ālas. Stay on the center of the seat, use your hand on the have a good time. Put the pedals back to the boat. Two hand only. So, did you like it? Sāramies un neuzskriesim. Mums ir paigā iegriņi, tāpēc, ka viens no mums ir šausmīgi resns. Tu, protams, tu saproti, ja? Ok. Marciņ? Jā? No dziļuma man nav bail, ne? Nē. Marciņ? Jā? Skaties galvu. Ok. Kā jums iet? Es saku, man bija doma šo uzsavāju. Ew, man! Jā? Paskaties pa labi apakšā. Kas Redzi, tur ir? Tur ir ala. Jā. Skaties galvu. Es mēģinu turēties prom no sienām, bet... Zini, kā darīsim? Šitā. Hoi, you're ready, ho. Ho. We are the pirates. Sūdēšana. Kaut kādi šitādi visādi mēsliņi. Ķiršu zero kola. Tāpēc, ka nav laika, negribas ēst. Runājot par slīpumu, kā lai... To jau nav reāli parādīt. Es tagad tur pilnīgi taisnu kameru, un šā līnija ir taisna. Tev var parādīt slīps. Nē, viņi ir slīpi. Kādā leņķi man aiziet pēdas. Jā. Kādā leņķi sejā. Bet neko, mazi solīši. Rēcīgi iečeko, cik taisns ceļš. Cerberi. Divgalvains cerbers. Skaties, tā doma ir baigi vienkāršā.
Te ir šitādi tās ēkas, ne? Un te ir tās tipa šaujamlūkas. Bet kāpēc šī šaujamlūka tēmē tieši uz to māju? Tu Džekam tā maize ir īsta. Viņa ir tikpat veca, cik šī pils. Oriģinālā maize. Šī ir sarga istaba, kur ir atslēgas. Šis čels tur uz palikšanu. Viss. Viņiem ir arī kaut kāds šitas hipodroms. Nevis hipodroms, bet jousting area. Nu tas, kur jāir zirgiem ar tiem šķēpiem un šķaida sejas viens otram. Stilīgi. Re, kur tas ceļš, pa kur mēs kāpām. Pa to taisno ceļu mēs braucām. Re, kur tālumā var redzēt viss tas celtenais laukums. Tās ir saules puķis. Viss šis pils galms. Un re, kur server telpa. Dungeon. Nedrīkst šaut karaļa briežus. Raganiņas. Kurināt. Viss. Uz moku sola un reku per ar to koku. Reku koks per. Reku sit viņu. Veselības centrs. Karstie avoti. Spriežot pēc tā, ka tur tikai pilnīgākie šroti peld. Es pieņemu, ka tas ir kaut kāds penšu pasākums. Marks saka, ka šits esot Plants vs. Zombies. Numurs PVZ. Atbraucam vienkārši peldēties. Priecīgi. Iegājam peldēties. Ūdens ir tik silts. Atsvaidzinājums 0. Vispār. Nemaz. Pastāst, ko tu domā par ūdeni un ezeru. Ļoti silts, ļoti forši. Tev patīk? Jā. Īstais tavējais ūdens. Nu labi, ir kam ļoti patīk. Dzīvs, gaļa. Nemēģina atvērt. Es nemēģinu. Milzīgs. Viņš vienkārši peldējās, un mēs nesapratām, kas tas ir. Tiem ungāriem ir tāda specifika, ka viņiem ir gožzupa un zivzupa. Un, zin kā, ir tā norēbies pierīties, ka sīkie paņēma picas. Mēs visu dienu sāc mēs slēdam, mēs vairs negribam. Linda paņēma gulažzupu, es paņēmu zivzupu un aliņu un lokālo vīnu. Iečeku kādu, liekas, zupu. Vienkārši tā ir karpa. Nē, tā nav karpa. Es nezinu, kas tā bija pa zivu. Gulažzupa. Gulažzupa. Viņa izskatās tā kā gulažs tieši tā kā rūdens. viņu sagaida. Redzi? Un pīcis nav sagrieztas. Sīkais cīnās. Bet zin kā liels džeks pašam jātiek galā. Gribat, es jums parādīšu, ar ko man jādzīvo. Linda. Mēs paņēmām kastē picu. Viņi izņem maizi no tā tur. Bet zinot, ka viņi visdrīzāk viņu pēc tam izmet. Vakars. Kompītis, muļķības un tā tālāk. Džimbims, koliņa. Un gribās kaut ko iedzert. Un problēma ir tajā, ka gribās ne tikai kaut ko iedzert, bet gribās arī kaut ko uzkost. Un izrādās Ungārijā, es nezinu, viņi laikam uzkož ar ēdienu, jo veikalos vispār nav. Un, kad tu iedomājies tās mazās sakaltušās zivtiņas vai gaļiņas vītinātas, visādi beef jerky, bastonums, viss kaut kas tāds. Vispār nekad. Mēs pat bijām dažādos lielveikalos, tādas pozīcijas nav, tādu stendu nav. Ir riekstiņi un ir čipši. Un tu vari dabūt tās mazās tievās kabanosī desiņas un vispār nekādu uzkodu. Un neko darīt, nāks pilnīgi pašam improvizēt. Es nopirku kaut kādus čipšus, pilnīgi ne ar ko, vienkārši sāļi, bez garšas kaut kādi visparastākie. Kartupeļu figņa, sardīņu pasta. Kaut kāda vienkārši zivju pasta, es līdzīgs produkts biju redzējis. Nenormāli sāļš, tā ka nenormāli. Nenormāls zivjains. Priekā. Riktīgi. Ir variants. Ļoti labs starp citu. Tā pasta ir jāliek tā, kā knapi redz.
Bet, jā, šis strādā. Tu zini, ko tu vilksi? Nē. Es uzspridzināju mikranu. Kāds stulbums. Tagad jātīra mikranu. Ģip, šitas ir obligāti jāapskatās. Bet šitādas rundāls pils, ķipa veida pilis, viss ir katrā valstī 15. Vispār nav interesanti. Nu, es pat nojaušu, kā tur iekšā ir izbūvēts. Pils parks, muiž, tāpat nav pils. Iepriekš tā bija pils. Šitā, bļāviens, mums uz Čaka Matīs ielas šitāds mājas ir, vienkārši iedzīvotāji dzīvo. Iegāju bankā un tie mandrili, viņi nevar man apkalpot. Problēma ir tāda. Šeit vajag skaidru naudu monētās. Un monētas vispār nemaksā neko, centi. Un tāpēc arī stāvēti centi un blablabla. Bet kur viņas raut? Viņiem nav monētu aparātu vispār. Man ir jāpērk visu laiku kaut kādu figņu. Es iegāju bankā, paprasīju, vai jūs man varat palīdzēt. Nē, nevaram, nemaina monētas. Mēģiniet varbūt pastā, vai veikalos pērciet kaut ko, vai veikalos samainiet. Labi, paņem tajā bankā, bankomātā naudu 20 000, kas ir 50 eiro apmēram. Kaut kas tāds. Un ko tie čuģiki man iedod vienā fucking gabalā. Un tas ir ķipa iedomājies, ka tev stāvēt maksā 50 centus, a tev ir viens nomināls 50 eiro gabalā. Tā ir, kā mamma saka, ka jūs jebkad esat gatavējis saldēni. Viens ar apeki ir garām. Viens ar dero. Kā teiktu mans kaimiņš, skaistums bezgalīgs. Šī pilsēta saucās Tihenī. Un mēs atkal visu skaidro naudu, nevis skaidro naudu, bet monētas esam iztērējuši. Skaidra nauda nav problēma, monētas ir hobitu mājiņas. Ir kaut kāda kukaiņa. Jā, labolis. Beidzot, es nāku to zaļo. Tik smaka. Pavisam? Jā. Uz mūžu. Linda aizgāja augšā tur uzkāpa tādu kalniņu uz baznīcu, bet tā baznīca atkal nevis kaut kāda tur klasiskā vecā smukā, bet fucking rundāla. Atkal, nē, es nekāpšu. Bērni, kur strūkla kā ķēmojās. Mēs pieņemam lēmumu, ka tu nav jāiet kopā, tu nevari ierobežot. Vienam interesē, otram neinteresē. Mēs esam atbraukuši un viņam taču ir tiesības paskatīties to, ko viņš grib paskatīties. Viņi baigi slaveni ar to lavandām šeit, audzē lavandas, un tāpēc viss ir violets, un viss ir kaut kādi lavanda eliksīri. Un Linda vienu noplūca, ielika mašīnā un zvetē tā, ka mums bišķi galva sāk rēpēt. Galvenais, ka Linda saka, viņa tagad neies peldēt, jo viņai jāuzkarst. Tas ir aizvus čīpiņas. Tik mīļi. Viņam ir groziņš ar produktiem. Tik forši. Vai mēs gribam zināt, cik ārā ir grādi? 38. Jēzus, atbraucām uz paradīzi.
Kāpēc es teicu, ka pie benzīna tā liekas drausmīgi karstāks nekā karsts? Atbrauksim pāri tiltam. Braucām uz numuriņu Budapeštā beidzot. Un devīlākais atrast grūti. Šis ir kaut kāds pagalms ar balkonu, tas nav mūsu numuriņš. Atrast grūti un pirms parkošanās es iebraucu sūdā. Ja es tikšu pie mašīnas, es nofilmēšu, bet tā, kad smird iela rīktīgi, es domāju, kas smird, tolets izgāsts vai kas, un skatos, man viss ar iepas augšas sūdā. Nu tā, ka izsmērēja, tā kā man vēmens nāk no tā, kā smird man mašīna. Un es teicu, ka auto ir sūdens, nu viņš ir sūdens. Re, kur ir ķipa lifts, mēs ejam mūsu numuriņā. Pa labi ir viena istaba, es nezinu, tas laikam bērniem ir. Laba vāra, kur Ņujorka un sieviete un skats pa logu. Franču balkons kaut ko jau saplēst, skats pa logu būlaukums, superīgi. Love is all you need. Beatli. Kondiška. Šeit ir kondicionieris. Kas? Toča. Toča. Šidā istaba. Kādam? Katrā istabā ir savs kondiķis, katrā guļam istabā. Šitajā gultiņā varēs otrs gulē. Nu, vajag gulēt. Tagad, kad tā bija izejas durve, kas te ir? Pots, vannas istaba, kur ir gaisma? Nav gaismas. Nē, jā. Vannas istaba, virtuve, lielā istaba, ķipa televizors. Nu, rītīgi pa smalko. Nu, tā, ka mēs šeit dzīvosim 3 dienas. Balkons ar skatu uz ielu. Šis arī mūsu balkons, baigi smalki. Numuriņš, šis nebija baigi dārgs, kaut kas 200 eiro, bišķi pāri 250, varbūt uz 3 naktīm, kaut kas tāds. Tas ir leduskapis, ok, super. Nu jā, šitā. It kā būlokums, bet nu pilnīgi pofigi. Mēs paņēmām šito viesnīcu. Mēs pat īsti neskatījāmies uz ciparu. Nu skatījām, mums nav vienalga cipars, bet tā ļoti tas nebija noteicošais tāpēc, ka Budapeštā ir rīktīgi sūdaina ar parkingu. Iedomājies, Budapeštas centrs ir Vecrīga, ielas vienas auto platumā, visi cilvēki staigā. Viņi ir gigantiski, viņi tā kā, nezinu, 5 Rīgas viennozīmīgi. Un tas vecpilsētas centrs ir gigantisks, abās pusēs tai Budai upei. Un attiecīgi šajā viesnīcā šī bija viena no retajām viesnīcām, kur bija pieejama bezmaksas daudzstāvvieta. Vakara pastaidziņa. Šitas otrais stāvs ir mūsu. Un šeit aiz sētas ir superīgs kroks ar terasēm, viss kaut kas tur. Mēs ejam meklēt ēst un cīgu šķidrumu, visādi sniegs un vienkārši pastīties. Vienkārši kroks pie kroga. Tādas ielas, ellīte. Fuck yeah! Bet te ir tāda arkādīte un nav spēļu automāti. Šeit bērniem patikt varētu atvest. Bet nav, tu saproti, par ko es runāju. Ir šitāda automāta, bet nav piemēram,
Megalo. Kas tas ir? Dead or Alive 5 Arcade. Uz milzīgu ekrānu. Teikt, viņi laikam šitādi. Virtual Fighters 5. Neatkar arī automāts Mario Karts. Afiget. Time Crisis. Super. Rare Machine Only One in Budapest. Ar šitie būs jāatnāk. Šeit es vienu vakaru gribu noraut jumbu, paprovēt visu. Nenormāli forši, nu. Un iečeko Martīnī. Mēs ejam un viņi ir vēl un turpinās. Langos kaut kāds Ungāru gaumē, Lindai klasiskais kebabu šķīvi bērniem. Bet kebabam uz šķīvi nāk līdzi vēl arī pita maize, jocīgi. Šis te ir viņu nacionālais ēdiens langos, tā ir pica. Tā ir parasta pica, tikai zem mīklas smērē krējumu, pēc tam ir siers, tad maltā, gaļa, sīpoli, čorīz, vienalga, viss, ko tu gribi. Bet mīkla, viņa ir tā kā virtulis. Tā kā eļā vārīta, laikam rauga mīkla, viņa ir garšīga. Šis, dietologi, protams, zārkā rotē un ārprāts un tādu nedrīkst ēst, bet viņi ir ļoti, ļoti garšīgi. Es pagaršoju, es vairs ēst tādu nedrīkst, sirds apstāsies. Murks. Sēžam, Linda malko vīnu, es kaut kādu to garāžas limonādu. Nekur vairs negribas aiziet. Jau nakts miers. Vecums un nakts miers. Pietiek. Pārtiks, protams, ir iepirkts viss svarīgākais. Ūdens, olas, maize un šķidrā maize. Mums bija mašīnā palicis 2 dienas veca tortiļa, un šī diena sākās ar to, ka labierīcības mūsu dzīvokļa daļā bija aizņemtas ilgi, jo sieva izlēma, ka vajag riskēt. Es nevaru izlemt, ko gribās. Un uzkodām kimči. Mazītiņa paciņa no ķīniešu veikala. Dievs tēvs debesīs, kas ir tas par sūdu? RGD Blue Micro. Nē, es nepāriešu tagad uz parastām cigaretēm, es neesmu debils. Un viņas visdrīzāk es nevarēšu no viņam papīpēt. Man liekas, ja vikingi iekaro kuģi un tad piemet viņam uguni, smaka varētu būt tāda, kad sadeg prusaki un žurkas, un kajītes, un sapņi un cerības. Es rīt mēģināšu uzrunāt kādu ungāru un paprasīt, jūs taču kaut kur dabūnat ēcīgas šķidrums. Es esmu redzējis, ka cilvēks smēķē ēcīgas. Un nedrīkst aizmirst par ninzām. Ninzas pērk 50% nocenotu. Šitāds. Britu mērkaķi. Stilīgi, kā mobli izskatās dzīvē, tur nekas neraustās. Nevienam ir tāds godiņš, ja kāds godiņš sūdiņam bija. Velna mērkaķi, kur ir ēcīgas? Tur ir kaut kāds, Linda. Stacija? Nē, veikals liels, nē. Hungarian chimney cake. Tie viņiem. Chimney cake. Chimney cake, jā.
Kas tas tāds? Mēs vienkārši zinām, ka šī lieliņums ir plats. Burgers, zupa. Labi kebabi visi ir vienādi. Sūdīgi kebabi, katrs ir sūdīgs savā veidā. Šodien filozofisks pārdoms. Hop on, hop off busiņš. Brauksim. Bet 135 eiro ģimenei. Es pēkšņi apsaubu savus angļotu zināšanas. Es nesaprotu, kas tā par delegāciju. Bet tie visi cilvēki ir pilnīgi vienāda auguma. Un visi ir šausmīgi maziņi. Ne, tāpēc, ka neviens nestāv blakām, jums liekas, ka tie visi ir, es filmēju normālu cilvēku grupu. Bet ir tā, ka es esmu kā 40 cm garāks par pilnīgi visiem. Tas ir tā kā we represent the Lollipop Guild. Centrs, bet te viss ir centrs, hektāriem centra. Bet te ir Starbucks, un jaunieti saka, ka vajag iet Starbucksā. Es nekad neesmu bijis. Ejam! Dzēriens. Lauris, stulbais Pauris. Re, kur Lindas dzēriens, bet par cik es esmu svarīgāks, tas arī ir Lauris. Un Montonam ir Monta. Monta ir smaidiņu, man nav smaidiņu.
redzu, nebija pareizās kustības. Un šeit, reku, tas labais. Tā, nē, jāfilmē vēlreiz. Tā, tas gatavs. Jā. Uzliekam filtriņu. Padzerties. Šļurp. Nu, neapčurāsies, nu. Davai, ej strādā. Tā, davai. Aiziet, dublis 73. Rekords, jā, šeit, čoka. Behaviorālais, kā tas tur saucās. Nu, labi. Izmeta mūs pa tālu. Sūda servis. Jums vajadzēja klausīties paziņojumus, tad jūs zināt, ka pie tirgus neizlaiž. Nekāda paziņa vispār nebija. Es saku tiem dirsām, kāpēc jūs tirgojat biļetes, ja jūs nevarat aizvest tur, kur jūs solat. Es biļetes netirgoju. Gnīdas. Budapeštas tirgus. Paprika. Visur. 3-400. Šis gan arī tāds pats kā āģīšu tirgus. Nu, tas, ka visur kopinātā paprika un vīns, bet viņi nemēģina atšķirties šausmīgi ar sortimentu. Otrā stāvā mums būs kaut kas ēst un apģērbs. Šimnī keiki. Re, kur ir maltā gaļa. Re, kur visāds. Nu, piemēram, kur ir bastūri? Kur ir vītinātā gaļa? Ir jāla, re, kur ir. Saimniecības preces, viss smird pēc ādas un tā tālāk, bet problēma ir tajā, ka viņš ir dārgs. Tas nav tirgus, kurā tu pa lēto nopērc burkāns un kartupeļus. Viņš ir, nu, matrioškas, protams, Orbānam par prieku. Ja jūs izdomājat braukt uz Budapeštu, varat neiespringt uz tirgu braukt. Nu, nav jēgas. Nekas te nav. Gaģužņiki. Principā Fulfels 5 varās ciet, kas ir ok, bet te nav ko redzēt. Tas ir, ja tev ir nostalģija pēc sporta pils vai kaut kā tāda, apakšā nenormāli dārgs Āgenskalna tirgus ar papriku un vitinām un tādām desām, augšā sporta pils centrā tirgus Latgalīte un kaut kādi random ēstūži. Un šeit ir laikam labs kaut kas tipa lidiņš. Bet nē, nav jēgas apmeklēt vispār. Šis pilnīgi noteikti nav tirgus, kurā vietējie zemnieki tirgo savu produkciju un kurā vietējie Ungāri iepērkas lētāk un daudzveidīgāk. Viņš ir, ūdens. Āgenskalna tirgus, kuram otrā stāvā ir sporta pils. Es neesmu baigi vīlies, bet Fulfels. Un viss ātrums nokavējām. Jāiet kājām. Karsti. Kilometrs. Čalis ir parāvs pelmeni no zirga vai? Viņš rāda ar pirkstu pa kreisi. Un veceni gaisā ar paltraku. Ko? Viņu nogrūda. Iečiko. Analogais pulksnis. Man jāvār 10 minūtes. Un tas ir tā, ķipa, tu pagriez un viņš tikšķi. Par cik ēst ir dārgi. Es nopirku tirgu malto gaļu. Es viņu sacepšu. Nu, man ir bišķi sāls un tur. Te nebija uz vietas nekā, man nav rēļas. Tur gaļa pati savā sulās cepās. Uzvārīšu makaronus. Pielikšu šitos tomātiņus. Un es nopirku šitādu mērci. To visu sagāzīšu pie tās maltās gaļas. Nu, kaut kas jāēd ir. Un tas nav tā kā bomžēdiens. Sīkiem garšo makaronu malto gaļu. Tadā! Sev prasa, kāpēc es pats sev neuztāju, tāpēc, ka es reāli gribu alu. Es nopirku kaut kādu šķīņķi, es gribu to ēst ar alu.
Un otrais makaroni ir tādi vislētākie. Viņi paliek par tā kā klīsteri. Kaut kādi tādi caurspīd. Es nopirku vienīgos, kas Aldī bija. Kā lai našķis. Tādi ir atziņi. Viņi ir... Tas viss ir magonis. Pilnīgi pilni ar magonēm. Rūkts. Tas ir ar rīkstiem. Izstās pēc gaļas. Šis varbūt pat bija krikumiņa labāks. Ok. Šitā ieliņa ir tā, uz kuras... mēs dzīvojam uz 3 ielām vienlaicīgi. Mājā apkārt. Un šī ir viena vistuvākā. Es domāju, vajadzētu aiziet vakarā. Ķipir šitā ir tā pati māja, kurā mēs dzīvojam. Vajadzētu aiziet vakarā. Šitiem, piemēram, piesmelts seju. Ir kaut kāda 8 vakarā. Viss tāds dzīvs, viss notiek, viss akšanas. Bet nav uzmācīgi, nav vājprāts, nav pomāri. Neviens tev nelien klāt, neko nepiedāvā nopirkt. Vienam neko no tevis nevajag. Rītīgi patīk. Kāpēc viņi tādu ušīgu sēž pa dzīvi? Sēžieties prietē. Es gan būs klāni. Es stāvēšu. Jūs sēdiet, es pastāvēšu. Linde, es iešu tur maliņā. Ok, can I stand here? You can, you can. But my wife was just left behind because she had toilet. Lūk, man ir tāda vietiņa, kur stāvēt. Un man iet tur kaut kur sēž. Galvenais būtu ārā. Un tā cilvēka rinda. Vajag tumšs, nevar redzēt. Rekur pēdējais cilvēks. Un tā ir rinda uz nākošo autobusu. Bļā, tas nav autobus, tas ir kuģis. Bet whatever, ūdens autobus. Es jūtos tik jocīgi. Un blakus ir kur ir čalis. Un otrā pusē ir meitene. Un es esmu pa vidu viņiem. Bet labi. Let's have food. 3-4 beer. I had 1 cocktail. You had 3-4 beers. We have had more alcohol than your plus food and I'm still hungry. Atkal mikropauzīte ar skaidrojumu. Tur man pa labi sēž viena maza indiešu meitenīte, pa kreisi stāv viņas draugs, jo viņam citur nav kur stāvēt. Un priekšā sānā man sēž indiešu pāris un vecena reāli piemetusies. Man liekas, kāda vismaz 2 aliņi izdzērus. No sākuma viņi sāka nenormāli daudz strīdēties un pļarkstēt, vai vegānisms ir nākošais līmenis veģetārismam, un kas ir īsts veģetārisms un kas nav. Galvenais, ka visi viņi veģetārieši un runā savā starpā. Man likās tik stereotipiski un kas superrēcīgi. Es stāvu, klausos, un es sāku ņirkt un saku viņiem, paklausieties, Džeki, šitas ir tik stereotipiski. Jūs esat nolasījušies te veģetārieši uz kuģīša naktī skatīties pilsētu. Pirmais, ko jūs izdarat, jūs apsēžaties un sākat viens otram pūderēt smadzenes par to, kas ir veģetārisms. Bet es to pasniedzu tādā pozitīvā gaismā. Es ierēcu un tā tālāk. Viņi man prasa, no kurienes tu esi? Es saku Latvija, klusums. Es saku Lietuva, Baltijas valsts, klusums. Es saku next to Finland. Klusums. Viens čals pagriežas pret mani. Finland. How are the northern lights? Kā ir ziemeļblāzma?
Nu tā, es ierēcu, un tas pat bija jautri, un es tā kā, es nepiedalījos, bet es nebiju tā kā novērsies vai kaut kas, un laika pa laikam kaut ko iebubinājos, bet vēls, ka tie indieši paliek stulbi. Sadzerās, galvenais, ka čaļi skaidrā, viena meitene bišķiņa iedzērus, viena meitene lupatā. Viņi nebija no vienas kompānijas, viņi bija satikušies un tik pārsteigti, no kurienes tu esi? Tas saka, Indija. Es domāju, no shit, jūs acīm redzami. Ja vajadzētu izšaut tajā kuģī visus indiešus, jūs mirtu pirmie visi. Un tā beibene sāk stāstīt, ka pirmkārt viņas vīrs ir plukata un nepērk viņai alkoholu tik, cik viņa grib, un kā viņai patīk vācu alus kultūra. Un, kad mēs kāpām nost no kuģīša, es redzēju, kā viņa karās kaklā apkopošana personālu, un čalis bija pazudis, kas bija viņas juridiskais vīrs. Tur tas bija jautri. Like beer. Okay. If you don't like beer, I cannot have this conversation with you. Es sēžu ar latviešu sievieti krogā, un šeit, Ungārijā, tā kā tāds pilnīgs mērglis, sēdēšu krogā pie galda un pīpēšu cigareti tādu, kur aizdedzinu un pīpē. Man tas liekas tik eksotiski, vaiprāts. Jūs atceraties, kad vēl vispār pīpēja pie galdiņa? Viena teica, ka es varu iet viens uz krogu, kost un tā tālāk. Bet mana problēma ir tajā, ka es patiesībā nepārāk sev uzticos. Ne jau tas, ka es sūdu savārīšu. Es piemaukšos tā, ka rītdien vaimanāšu un nevarēšu. Nedrīkst piemalties. Tomēr lietas jāapskatās, ir karsti un jādara. Un tāpēc es aizgāju blakus uz krodziņu. Tur ir tāds, nevis krodziņš, bet grieķu ēstos, kurā es čalim aizdevu šķiltavus. Nevis aizdevu, bet es gāju smēķējot pa ielu, un čalis prasa, vai nevar iedot šķiltavus. Es zinu, ka viņš ir kebabnīcas, grieķu kebabnīcas, interesanti, īpašnieks, un viņam vajadzēja aizdedzināt to kamīnu, lai tas kebabs cepās, un es iedevu viņam šķiltavus, viņš saka, paldies, es saku, tev ir, viņš saka, protams, nav, viņš saka, atstāja. Un tas ir mūsu māja, bez mums tur apakšā, un attiecīgi es tagad tā vietā, lai aiziet uz krogu, nopirkt tur 3 augsts alus un kaut kādu kebabu un vēl kaut kādu tur pīrāgu, un atnes mājās, un man visu atņēma. Tāds vakars meitenēm. Labrīt. Drusiņ ņerkst par Ungāriju. Es vakar sēdēju un domāju un apkopoju idejas. Kas man te rītīgi besija ārā? Pirmkārt, mēs pat ar Lindu vakar bijām krogā. Viņi vispār neko nepiekoši pie alus. Viņi vienkārši met. Kokteļi ir kādus tu gribi, alus kādus tu gribi, uzkodu nav vispār. Otrais, kas besī, jūs visi izbesīsieties šeit 10 minūtēs. Gājēju celiņi ir vienas cilvēka rokas platumā. Varbūt labs solis, laba soļa platumā. Un viņiem nav vispār nekādas problēmas pie ēkas uztaisīt, ēkas, kurā ir krogs, uztaisīt ārā terases, kas jau sniedz uz ielas, jo uz ielas to izdarīt nevar. Tik maz terasīšu nav. 2 cilvēki nevar samainīties. Un tev visu laiku ir jāstaigā starp kroga terasi, kurā cilvēki ēd, un pašu krogu ar iepirkumu somām vai vienalga, ko tu vienkārši tur vazājies. Kas vēl krīt uz nerviem. Zin kā, tas tā nitpicking. Virtuve vienkārši nav interesanta, bet iedomājies, Latvijā, tu vari nopirkt rosolu, var nopirkt sūdīgu lango rosolu, kas ir reāli majonēzes zupa, tad tu vari nopirkt siļķi kažokā, kam ir jābūt majonēzes zupai, tad tu vari nopirkt kāpos salātiņu, šitādu salātiņu, tādu miljonus salātiņu. Pēc tam ir lapu salāti, kraukšķīgie, vieglie, paukījos visādos tur, grieķu salāti, cēzaru salāti. Ungārijā vispār nav salātu. Vislielākajos lielveikalos būs 2 veidi. Ar kartupeļiem un sēnēm
un roso veidīgais. Tie divi salātiņi. Tirgojas nepopulāri, neviens nepērk. Un kā viņi izskatās? Tā vienkārši ir tāda, bļāviens, viņus ar salmiņu var ēst. Tā ir vienkārši zupa. Un viņi ir kaut kādi skābi un pretīgi. Viņiem nav ne mazākā izpratne, kā rodās salāti. Un arī restorānos un krogos nav tā, ka es viņus baigi daudz būtu redzējis. Vienā mēs redzējām Cēzara salātus kaut kādus. Es mēģinu iztēloties, kā viņi viņus sacūkotu. Mazās ieliņas jādod ceļš pilnīgi visiem, bet tas ir normāli. Tā kā tu pa Vecrīgu brauktu. Es izliekos, ka es kādreiz būtu braucis pa Vecrīgu. Es esmu ar moci braucis pa Vecrīgu. Un arī tikai tādu Vecrīgas priekšiņu. Vakar viss tas filmētais materiāls, nu tā buse. Būs sakartīts, šis ir daudz smukāk. Viņš tā ir tāda pārdaugavs, šis pēc nav centrs. Šitie tornīši esot Fisherman's Bastion, un viņi ir 7, un mums esot jātiek pāri. Es vienkārši citēju, ko man saka. Te ir švā. Klimata aktīvisti. Klausies, jāsagaida, kad tas klimata aktīvists savāks visas monētas, viņam saziedos, un es pieešu un piedāvāšu samainīt pret papīru. Marks ir Mark, noņem cepuri. Tu cepuri varēja noņemt, tu samirktu. Un pastāvi drusku. Īstās Instagram čūru bildes. Skaties, es tīpa sēž un tīpa nemana. Tās tur jālišķi attais, lai redz kājiņu. Tā. Bet vēl viena problēma ar Budapeštu. Skaties, tornītis. Bet ja pa vēstures piemineklis, bla bla bla, vispārējais. Gribēju iet apskatīties. Tur augšā ir uztaisīts restorāns. Dārgs fancy restorāns, kurā please wait to be seated. Ja tu negribi ēst, tu neredzi Budapeštu no tā pieminekļa rakursa. Jo tā mēs varam iesist vēl ekstra 30 centus, ne, bet 300 eiro. Tas ir tik šausmīgi stulbi, nu. Tas ir tā kā iedomājies pie brīvības pieminekļa pielikt restorānu, un ja tu gribi nolikt ziedus valsts jubilejā vai kaut kas tāds, tad tikai caur Mārtiņa beķereju. Vai tas nav truli? Tas ir reāli degradējoši. Transalps 600. Kāds tomēr bubina ar tādu. Linda ar montu uzkāpa kalnā tur, lai kāptu uz kaut kādu tur Budas pili. Buda ir nevis tā kā Buda, tā kā dievs, bet Buda ir tā kā tā upe Buda. Izskatās, ka mums autiņam ir nobrucis termometrs. Rāda visu laiku 23, lai gan ārā ir 33. Un attiecīgi, ja te ir 23 un tu uzliec kondiķim 23, tad viņš izslēdz ventilātoru. Šis ir tā kā piemineklis, piemiņa kurpes. Tas ir tiem ebrejiem, kuri viņus pirms dedzināja vai šāva. Novilka tupels, jo tupels bija baigi vērtīgās. Restorāniņš, krodziņš.
Homemade brown beer 10 grādīgs. Tas ir 3 kaut kas eiro. Aliņš, rūkts, stiprs, nikns. Linda, kā vīns? Labs. Pirmais KTMs, ko es redzu Budapeštā. Ir 12,90, jā. Cool. Tiem, kas nezina, tas pļārdeks jauns ir kaut kādi 24,000. Vājprātīgi dārgs. Lēti kaut kā? 940. Tas taču ir 2 eiro. Nu, tas ir 2 eiro 12 centi. Tas ir lēti. Un vienkārši aizgāja kodienas. Bērni mājās sēž un veči izdomāja dzert. Man liekas, ka jāņem ogri lāgeri, jo tas uzreiz man, super. Ja krodzinietis ir meitene, viņa citai meitenei uzreiz uzpras, kādu glāzi tu gribi, parasto vai dubulto. Linda tikko ņarkstēja, ka viņai bija maziņš vīniņš. Nu ir tā, ka parasti man šauj pa nagiem mājās, es ielēju tik daudz. Bet šitas cilvēks ir priecīgs. Man ir dārgākais šejienas alus vispār, kaut kas 4,5 eiro īpa kaut kāda duļķaina. Bet zin kā ar aliem, jo sliktāk, jo labāk. Tā izskatās absolūti priecīgs vīrietis. Un tā viņš dzer alu. Citrus. Citrusa īsta. Es līdzīgi alu nekad neesmu dzēris. Šausmīgi fancy. Man grūti aprakstīt. Viņš garšo pēc citronzāles ar apiņu. Baigi labs. Es apzināti nebeigšu filmēt, tāpēc, ka tu esi gandrīz visus manus interesantos alus pagaršojis. Šis ir absolūti jauna garša. Tu nekad neko līdzīgi neesi dzērus. Negaidi vispār alus garšu. Salts kaut kāds. Skāps, salts, rūkts. Viņš ir stiprs, viņam ir 8 grādi, viņš svetē. Putas pagaršo. Sapratu visu fišku tajā alū. Kāpēc viņš kož, kāpēc viņam tik jocīgi garšu? Tas ir ingvers. Nē, nu kaut kas vēl ir, bet tas, ka viņš kož, tas ir reāli ingvera asuns. MV Augusta. Vecs viencilindrinieks. Bet maziņš, šausmīgi maziņš. Riktīgi mazs mocīts. Liekas, tik īpaši. Stipa krogā. Krogu es nevaru pierast. Paņemt Long Island. Super. Un tur skan veca mūzika. Tas krodziņš tik tāds interesants. Vakars. Es esmu iepazinies ar pilnīgi visiem šiem čekuriem. Rekur ir krogas čalis. Viņš te lieta kokču. Un mēs vienkārši eleganti sēžam. Yeah, that's true. I can understand that part. You can separate it. You have to kind of decide. But there is quite judge. If you don't like it, it's like you start looking at it. You can see all the. It's like making sausage. You know, it's like a messy, unsexy, unromantic process to make this thing. Nu ko, viss? Tagad uz Slovākiju. Nenoliekšu. Beidzot ir tāds mīksts mūlis. Vakar salīdzinoši laicīgi atnācu. Pats izlēmu, ka tā kā pietiek, nācu pie prāta un atnācu mājās, bet vakars bija brīnišķīgs. Sēdēju ar Ori, kas bija skots. 30 gadus šeit strādā savā krodziņā. Un Šons un čalis no Meksikas. Un 5 čaļi no Spānijas. Viens man uzcienāja rēcīgu šķidrumu.
Zolīti. Es atceros, ka es ejot prom, čaļiem teicu, Thanks guys, I had time of my life. Tas bija foršākais vakars šajā ceļojumā. Baigi forši. Our visitor, Ernie F. Roberts Dottir, is kindly requested to come to the information desk at the main entrance. Kur mēs esam? Budapeštas zooloģiskajā dārzā. Mēs atbraucam uz zooloģisko dārzu. Jej! Zirdziņš! Lauri, kā tu jūties? Tieši šitā. Tūķi. Mazie karbonāži. Un reku pilns ar maziem mikrosiventiņiem. Tur arī haizīs. Daudz mazi žurki. Veselā miesā, vesels gars. Tam ir atvaļinājums mūžīgais, ne? Priekdienas noskaņojums. Kā viņš skatās? Like a real man. Tas skatījums. Re, kur atkal. Aizskrēja divi tādi rupcīši. Nu, cik var ķeksēt? Būs jau izķeksējis, varētu sākt. Ot, varētu sākt ēst. Kā saucās šitā pilsēta? Egera. Nebija Egeras jūra. Nē, tā bija Egejas jūra. Bet kāds tā bija? Kur augšā cietoksnis. Īsts ungāru ēdiens. Mamma mia, pica. Kā? Egeja? Karoči, šitajā ciematā vienīgais itāļu restorāns esot. Jā, mēs esam pusceļā prom no Depeche Mode, Budapeštas. Un šodien jau paliekam Slovākijā. Mēs bijām zooloģiskajā dārzā un pusē zooloģiskā dārza apmeklējuma. Es vienkārši pateicu, viss es iztērējos, es beidzos, es aizgāju uz mašīnu. Visi ir noguruši no tā konstantā karstuma. Nav LR-attā karstums. Nu, tā kā var izturēt, bet tu neatpūties. Piciņa tāda pašķidra. Jā, bezmaz ar karoti. Sēnes, margarita. Un itāļu restorānā nevis spageti, bet tupa parastie visparastākie makaroni. Ir 8 vakarā, piektdiena, un mēs tikko iebraucām Slovākijā. Vai Slovākijā? Jā. Kāpēc Slovēnija? Tas ir viņu nosaukums? Slovēnija ir cita valsts. Slovēnija ir cita valsts? Slovākijā mēs iebraucām. Tiešām ir vēl viena valsts tāda paša nosaukumā? Citādāk! Visa ģimene super priecīga, kāpēc? Brīnišķīga vieta, brīnišķīgs numuriņš, bet nav karsti. Vienkārši nav karsti, ārā 27 grādi. Tas jau augsts, Linda saka, moši džīns jaka jāvelk. Šeit guļ Frens, nezinu kas? Mēs? Ļoti labi. Šitā ir viesistaba. Forši buhāt varēs atkal. Šitas daļais esmu es. Vienam sīcim istaba. Vanna. Un otram sīkajam. Par ko jūs rēcāt? Jesus is here. Ko tu filmē tumsā?
tā visi 2024. gada telefoni paliek par vecajām Nokijām. Priekš. Šodien uz Poliju. Atkal nobraucām, nezinu, 1 700 000 kilometrus. Mēs dzīvojam šitādā. Respektē kurfju. Kurš ir kurfjūs? Kāpēc to čā gaismu atstāt? Kas tas ir? Kāpēc tolotē zem vannas ir gaisma? This is the shit. Nē, šis tā kā mūsu. Vai arī jūs. Vienalga. Nu, jā, mēs diskutējām, kurš guļ, bet laikam jau kā atsevišķi. Tad šeit Linda, un es esmu nomasis šeit divānā. Tā arī darīsim. Tev ķipa ir dārs, tev ir dzīvoklis, bet šis ir viņu dārs. Un kad tu ej gulēt, tad visi redz. Linda bišķi ņerksti, jo dzīvoklis nav tas tīrākais, viss tāds noputējis, tāds, nu, te trūks tādu pieskārienu, viņš pilnīgi bezpersonisks. Te bija tāds dīvāns, un tas, ko mēs izdarījām, mēs viņu aiznesām šeit. Un izlikām, un tagad viens sīkais guļ tur, otrs tur, diemžēl jā, vienā istabā. Un šeit mēs varēsim dzīvot. Tas jau vienu nakti palikt pa nakti, un mēs tur neko tur baigi vajag. Viņš ir neglīts. Piemēram, šis ir tīzlākais plauktiņš, ko es redzēju. Viņš izskatās pēc slimnīcas gultas pieskrūvēts pie sienas. Viņš ir uztaisīts tāds komerciāls izīrēšanai, un vispār bez personības. Tam cilvēkam ir diezgan vienalga, kas te notiek. Skaties, katru reizi, kad atver aliņu, šitā tā, vienai laumiņai rodas spārniņi. Es nopludināju vannas istabu, tāpēc, ka ir tikai duša. Tev ar dušu ir jāpielaiž vanna. Un šitas sūds atkal ir saplēsts otrā viesnīca pēc kārtas. Kā tu zini, ka mājās no veča vecis nevar salabot? Tur aizmugurē šitam, kas griežās, tur ir tāda trosīte, kas šito cilā. Tā trosīte vienmēr sapūst. Manas istabu nevar aizvērt. Pagaid, jūs bijāt aizgājuši tālu un atradāt laukumiņu? Jā. Un jūs pēkšņi jums šodien izrādījās par maz pastaigāt? Jā, šis pavisdien uzsādē mašīnu. Super. Un jūs atradāt laukumiņu? Es ielikšu bildes ar laukumiņu. Un tam hokejam, Mark, bija bumbiņa? Nē. Es varu kaut kādu Lego kūci spēlēt. Un tad ābola atradāt. Tad laikam ar savu bumbiņu jāiet. Rakstīs augstā zupa ar burakami. Tas hladniek. 11 Varšava, mēs braucam mājās. Interesanti, ka šī pēdējā viesnīca, kurā mēs bijām,
it kā dzīvoklim viss kārtībā, bet tieši tāpatās, kā mēs, kad māju nopirkām, viss drusku sačakarēts. Viena spuldze raustās, bērnu istabā es norāvu rokturu, taisot durvis vaļā. Vannas istabā ir tikai duša, nav krāns, kā piepildīt vannu. Visur visādi slēdzīši, neviena tolete neslēdzas ciet. Tāds štruntīgs iespējas palika par viesnīcu. Nevar teikt, ka slikta, bet nu lēta tāda. Iedomājies dzīves telpu, kurā nav bijis sievietes dizaineru piesitiens un nav bijis večers skrūgries piesitiens. Un tā, ka nemaz. Un tāda īpašuma viņi, sabojājas. Vakar visi laicīgi aizgājām gulēt, jo, jau ir tāds nogurums. Bērni tikai aizgāja pastaigāties pa Varšavu. Viņi tur atrada kaut kāds rotaļlaukums un tā. Un mēs atradām baigi foršu veikalu Žapka, tā kā vardīte. Un tur sapirkāmies pusdienas, es vēl alu dabūju un tā. Mēs ēdām mājās. Un vakars tāpat bijis. Šodien jābrauc visa diena. Mums navigācija saka, ka jābrauc 7 stundas, bet tas ir, ja viss optimāli un visu laiku maksimālais ātrums. Un, protams, ja nepauzē, neēd un tā tālāk, kas ir praktiski nereāli. Mums vismaz benzīna tā kā jāiebrauc uzpildīties. Ceļojums, es jau bērniem un sev un sievai prasīju, ceļojums visiem ir pieticis. Tā, ka nevis baigi gribās mājās, mēs tagad skrienam un lecam, bet pietiek. Ceļot vairs negribās. Un jā, gribās mājās. Man visvairāk pietrūkst kaķa. Kaķis pietrūkst. Un tas arī, principā, viss pārējais šeit bija. Kā ir jums? Jums gribās mājās? Jā. Ok, bērniem gribās mājās. Kas jums visvairāk pietrūkst un nepatīk ceļojumā? Nav melona. Melona ir mūsu kaķis. Jūs esat priecīgi, jūs tiksiet Hesburgerā. Jā. Ņemam halumio sūrainis. Ir. Mēs 7:30 esam svētdienas vakarā atpakaļ mājās. Viens mazs gabaliņš. Es rādu, kur ir mājas. Pie kaķīša brauksim. Netīrs loks, ka caur. Pofīgi, vienalga. Jā, mēs zinām, ka tā būs, bet visi cauruļu siltinājumi ir norauti, miskasti ir izgāsta. Tā ir nafīgi tos siltinājumus, tad es viņus vienkārši metīšu ārā. Visi kociņi ir izvilkti. Visi ausu kociņi, tā ir viņas mīļākā štēle. Trubas ir norauts visas. Kas, paklājs ir izārdīts? Viss trauku žāvētājs ir izārdīts. Jā. Kā jaunietis atstāj. Klausies, tu uz 9 dienām atstāji mazu kaķīti mājās, vienu pašu par galveno. Viņš sakārtoja tā, kā jābūt.